Ceļš līdz Lielajai Piektdienai ir jāizdzīvo. Lielā Piektdiena, manuprāt, kristīgajā kalendārā ir nozīmīgākā diena. 22. aprīlis varētu būt nozīmīgākā diena arī manā radošajā mūžā. Adorācio ir 7. mans sakrālais skaņdarbs. Pirmais tika uzrakstīts 1989. gadā, un tā bija kantāta Magna Opera Domini. Viņai ir laimīgs mūžs, jo daudzkārt atskaņot ārpus Latvijas un jo īpaši Japānā. Adorācio rakstīts pēc diriģenta Sigvarda Kļavas ierosinājuma. Adorācijas ir simboliskas lūgšanas pie Kristus kapa no Lielās Piektdienas līdz pat Lieldienu rītam. Skaņdarbs veidots kā meditācija ar vairākiem attīstības viļņiem, kur kulminācijā skan Dieva atbilde. Kad mana tauta atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, es uzklausīšu un dziedināšu viņu zemi. Skaņdarba izskaņa ir cerību gaišumā, kā Lieldiena rīts. Koncertā skanēs arī Gijas Kančelli un Arvo Pērta skaņdarbi. Arvo Pērta mūzika ir interesanta ar savu kompozicionālo asprātību. Taču man personīgi tuvāk ir Gijas Kančelli dramatiskās mūzikas kolīzijas. Vēlos pateikties izciliem atskaņotājiem māksliniekiem, radiokorim, Simfonietta Rīga un jo īpaši diriģentam Sigvardam Kļavam par to, ka Doma baznīcā Lielajā Piektdienā ar mūzikas starpniecību būs iespēja izjust pasaules lielās dimensijas.